Šīs nav lieldienu šūpoles, tās ir šūpoles, kas mūsu sētā ir tieši tajā vietā, kur festivāla laikā mitinās vēderu baudas stūrītis. Šeit ir divas āra kafejnīcas, kas piedāvā visa veida ēdienus, gan gaļas, gan veģetārus, gan vegāniskus. Šeit var nopirkt arī dažādus gardumus, medu un citus dabīgus produktus, kas rada baudu vēderam. Un, protams, vēders, kā pats par sevi, ir viena laba štēlīte, bet šeit man aiz muguras ir arī daudzās sirsniņu mājiņas, kas ir pasākumu tāda svarīga sastāvdaļa. Ja? Jā, bet vai pasākumā drīkst arī ēst pie tevis ogas un ābolus, kas ir šeit dārzos? Pie manis dārzā var ēst ogas un ābolus, tikai vienmēr atceries, ka tu esi ciemos un ar cieņu izturoties pret augiem, kas ir mūsu sētā, tā būtu ļoti mīļa attieksme. Jo, ja kas cilvēks var nepamanīt, bet vietas gari to vienmēr visu pamana un pieraksta. Cienīsim vietējos garus. Tieši tā.